Sveicināt, labvakar, čaunieks visiem, kas saka, nu jā, man ir viens stāsts, bet, nu, tas būs ātri. Nu, cik ātri jūs gribat? Nu, viens stāsts, bet labi, 5 minūtes mēģināt. Bļaļ, es to nesaprotu, johaidjārā. Visur internetā, telefonos, bļaļ, viss tik rula iet pa ielu. Bļaļ, nu jopaņi rod nahuj. Es tos telefonus viss nafig paņemt un sadedzināt, bļaļ, konficēt visiem tiem, kam ir šitie jauni Wi-Fi, bļaļ, viņi iet pa ielu, viņš jau nezina, kur viņam jāiet. TikTokos tur, bļaļ, hujokos. Starp citu, es tur nevienreiz neesmu bijis. Nevienu. Un arī es tur neesmu. Kaut kāds, bļaļ, ķīnieši, bļaļ, nahuj. Es jūs disciplināju. Nahuj man te, bļaļ, Latvija pizdā, man jau, bļaļ, jāatbalsta. Huja veibai tur, bļaļ, jau kaut kāds. Un pietiek, noki vietējo, bļaļ. Jau paņirot. Ne, es jums parādīšu. Reku uzrakst. Jūs reku var apskatīties to. Nokia. Kādu ainu? O, itālnieks, normāls. Kas saka, nu labi, nu varbūt nav. Nu, Eiropietis, nu, nezinu. Nu, arī droši vien, ka nav. Tikai pārtranslētēs, nu jā. Bet tās nav pa telefonu, man ir pēdējais uzlasīt. Tāpat vārds, nu, cik tagad jauna modeļa, nu, visādi. Bet to es nepiečakarēšu. Es piečakarēšos pie šito, o, tās mans galvenais uzdevums ir. Šito telefonu jaunie. Blīn, viņam 6, 7 gadi, 8, 10, nu varbūt. Es braucu uz pilsētu, nu es dzīvoju netālu, nu 20 km, 18 kaut kur, nu plus mīnus. Pohuj. Nu jā, es neko nestāstu. Blīn, ko es redzu? Es normāls čals no rajona, kas saka, nu. Bļaļ, sīki vārgu telefoni visiem, vienreiz tik paskatos, bļaļ, tik apsēžos no kabats ārā, man jau sajās sūd kaunciltēra. Nē, es par to nekaunos, man tieši prieks par viņu. Ka es tā nedaru kā pārējie, o. Visi 7, 10 gadīgie sievietes vai tur kaut kā čāļi, bļaļ. Tik apsēžas, gaida autobus, tur autostā, visiem uzreiz. Skolnieki. Ko viņi tur skatās? TikTok. Ne jau pikpok. Viņam vajadzētu būt jau sen jau pikpok, jo to tenisa pikpok, nu, pārpagāl minitenis, nu. Blīdz, nu, vispār. Es domāju, esi galīgi Jānis Sīvs. Es neko tur, es pagaidu autobus, nu, pusstundu. Apmēram, nu, labi, nu, bišķi autobus tāds siltāk, nu, vēja ziem, nu. Tā lai nav ārā tur galīgi jāsēž, jāsauc muļķi, lai tur nelaiž neaiziet jāpagaida. Pasēž grāmatu, var arī paņemt, tikai noliec apakaļ. Nu jā, es te paņemu vienu, tā izdomā. Es vienīgais idiots, Jānis Sīrs, vienīgais idiots, kas grāmatas vispār man likas esti.
pārējie tikai telefoņus, TikTok, pupuk, tuk, tuk, bļeļ. Aizdīs, galīga čērnieka vispār. Jaunatne mums ir galīgi sabojā. Dēļ šitiem telefoniem un dēļ šitiem mūsu labiem vecākiem, jā. Es saku, tu tikai tādu nopīgām telefonu, jā. Tu jau arī piedalījies pie to. Nopīst nav grāmatu, lai valsts nopīgām tev jau par telefonu. Jaunākais modelis. Tu pidīs. Hei, bļeļ, jā, nopelni. Valsts, bļeļ, kartupe izravē, bļeļ. Tādu viņi arī dabūs. Pats paņem un pārdod, bļeļ. Vai huju, bļeļ. Kas? Ne? Šīs laikos mēs, šīs laikos, ka man bija jaunība, tā bija vispār. Tagad var aizmirst futbolu, viss notiek interneta, volejbolu, basketbolu, neviens manā pagastā. Es nespēju visiem pohuļ, piedīs, es pareizi pateicu. Un parād man vienu cilvēku, kurš varētu uzņemties kapteiņu lomu, kaut kādu komandu uztaisīt uz kaut kādiem mačiem. Futbolu, basketbolu, volejbolu. Vai tur strībā, vai tur vēl kaut kā. Nav mums tur paspēr. Neviens nav mums komandas kapteinis. Tāpēc, ka es nomiru. Kur jau tā lieta? Pagaidām, domāju, es čaunis.